sablenderējuši rīsus un biezpienu mēs vēlāk paņemam un pievienojam mazliet kečupu. Tā, uzmanīgi. Tā kārtīgi. Palīdziet? Nē, paldies. Spietu. Krakšķis bija, okei, labi, viss kārtībā. Tā, vēlāk mēs pievienosim štovētus kāpos. Nu, ļoti garšīgi! Un veselīgi. Mums vislabāk patīk tie ar dzēruniem. Tāpēc mēs šoreiz pievienosim ar dzēruniem. Pilnīgi sasiekalojās mutē. Un mēs jau varam just smaržu. Pie mums tik labi smaržu. Žēl, ka jūs nevarat sasmaržot. Nu, ja gribat sasmaržot, paņemiet leduskapīšu štovētos kāpos un smaržojiet. Nu, tur gan tev taisnība ir. Tad mēs vēlāk mazliet pievienosim vēl klāt kanēli pār salātiem, tā lai visu apklātu. Tā. Wow! Un tagad mums nāksies atkal sablenderēt štovētos kāpustus. Jej! Ejam! Tad, kad mēs sablenderējām kāpostus, mēs vēlāk pievienosim maltas dzērveni. Tas ir ļoti svarīgi ziemā vitamīnus ēst. Līdz ar to mēs neslimosim ziemā. Es pievienoju tikko lielu karoti ar domu, ka man noderēs vitamīni. Tad tā, ņem atpakaļ. Vēlāk mēs pievienosim arī meleņu ievārījumu, kas ir tiesa no vasaras, bet nevar teikt, ka viņā nav vitamīni saglabājušies. Tā, šito es pievienošu. Mēs pašlaik ņemam meleņu želeju tieši. Bet, ar domu, lai kārtīgi būtu vitamīni. Tas ir garšīgi. Es zinu, vai ne? Pilnīgi pārāk. Un vēlāk mēs paņemsim sinepes. Riktīgi. Tiesa, mēs šoreiz izmantojam vājās sinepes, bet, jūs jau varat paši eksperimentēt ar stiprumiem mājās. Tā, kārtīgi karoti. Virsmu vitamīniem. Tik garšīgi. Virsmu vitamīniem. Un vēlāk mēs sablenderēsim un skatīsimies, kas notiks tālāk. Esiet sveicināti atpakaļ. Kad mēs esam sablenderējuši kopā sinepes ar abiem ievārījumiem, mēs jau esam pabeiguši. Es iesaku servēt divos veidos. Viens no tiem diviem veidiem ir, piemēram, krūzē. Cik garšīgi! Tas nekas, ja notiek gar malām. Tas nekas, jo vēlāk tas šoreiz noslaucīt. Jo, priekš tā jau domāt vielīšu, vai ne? Nu jā. Un tad otrs veids ir uz maizes. Tas garšos tikpat garšīgi kā krējuma maize. Garšīgi. Es pat neiedomājos, ka viņš būs tik garšīgi. Wow! Nogaršojiet šīs receptes jau arī jūs mājās. Stop! Vēl jāpagaršo dzēriens. Diemžēl viņš ir pārāk biezs, lai varētu dzēt caur salmiņu. Negribu? Nē. Atdošu labāk savam kaimiņu kaķim. Tieši. Tā! Un
likās, ka man tas jādala. Ko? Laikam man nāksies atvadīties vienai pašai. Priecīgas Ziemassvētkus. Paldies par uzmanību. Vanička, Ziemassvētki brauc, dāvanas mūs tev un manu visi bēli sauc. Hei! Bet ko jūs darāt? Uz